Mani sauc Oksana, manu bērnu sauc Romāns, un viņš spēlē Prizmā. 13. gads, pašlaik viņam notiek spēle ar Olēniem. Es sapratu, kā ar 13. gadu, jā. Bērni cīnās gan no vienas, gan no otras komandas, jā. Visi grib uzvarēt. Mēs sākam spēlēt, kad viņam palika 7 gadi. Mēs tā kā viņam piedāvājam, un viņš labprāt piekrīta, un es uzskatu, ka viņam diezgan labi sanāk, jā, ir arī panākumi, un jā, turpināsim noteikti arī tālāk. Noteikti pirmā vieta uzvaras, bez uzvaram nebūs motivācijas, arī vecāku atbalsts, arī komandas tāds spēks, jā, ka viņi ir visi viena komanda, jā, tā kā arī atbalsta viens otru. Un arī šogad čempionāta mūsu komandai bija tomēr 3. vieta. Es domāju, ka tas arī ir ļoti laba motivācija mūsu bērniem, jā, turpināt iesākt to. Mani sauc Adrians Praličs, man ir 11 gadi un es atnācu atbalstīt Ogre. Es spēlēju hokeju vienkārši, es šobrīd nespēlēju, jo šobrīd spēlēju U11, es piedalījos U13. Hokejā ir interesants fakts, ka tu vari uztrenēt gan rokas, gan kājas. Nav kā futbolā, ka tev tikai ir kājas vai kā visādos sporta veidos, šeit tu vari visu uztrenēt. Kā Olēne, sakot no U9 līdz U12. Šodien diezgan normāls turnīrs, vienkārši pēc vasarās, protams, puikām pagaidām vēl nav iztais hokejs, nevar vēl pagaidām saprast savu īsto spēli, bet ir 2 uzvaras vienai komandai, otrai komandai, ir arī zaudējumi, ir kas sākās, kur kliekties, kur strādāt un lai saprast un atrast savu spēli un sagatavoties kārtīgi jau Latvijas čempionāta spēlē. Viennozīmīgi tas ir tā motivācija, kad tev sanāk kaut kāds, kad tev treneris palīdz sajust to īsto brīdi, kad treneris palīdz saprast, kur tu esi labs, kur tu esi slikts, kā viņš var tevi motivēt, lai viņš strādātu vairāk, lai kļūstu labāk. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Labdien, esmu Liena un esmu šeit, lai atbalstītu savu dēlu, kurš spēlē Daugavpils 1. komandā. Varēja veikties labāk, bet spēle bija interesanta. Tikko beidzās noslēdzošā spēle šajā turnīrā. Viņam motivāciju droši vien dot kaut kādi paša nākotnes plāni. Pirmkārt, patīk spēle, patīk sacensību gars un noteikti arī draugi, kas ir komandā. Jo komanda ir arī ļoti daudz laika pavada kopā, līdz ar to viņi izveidojas kā tāda jau draugu kopā. Patiesībā viņš pats diezgan nejauši sākās, jo mēs sākumā gājām gan uz peldēšanu, gan vieglatlētiku, un tur parasti viņam tā pacietība zuda, bet nejauši aizejot uz slidošanu, viņam iepatikās, un tā arī viņš joprojām nodarbojas ar hokeju. Paldies! Coming close to me, flow is on atomic, I'm starting fires through poetry. The hardest out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we ballin' out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring, don't try us. Ain't no in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is target and practice. Yeah. And I'm just getting started, get my feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Man 9 gadi un man sauc Ričards Zalba. To, ko hokejā vēl un golus iemet, un to ir slidas, un to ir nuja. Un
ka tu esi uz svītas. Es esmu Daugavpils komandas treneris. Nepārāk labi, bet puiši cīnījās un dara savu darbu. Hokejs ir ļoti interesants sporta veids, un puiši grib spēlēt un labi to dara. Protams, tas ir pirmssezonas turnīrs. Ja? Septembrī mēs sāksim čempionātu. Ja? Un šodien puiši nospēlē 5 spēles. Tas ir ļoti daudz un tas ir labi. Un gatavojamies sezonai. Mani sauc Leonels, man ir 10 gadi, un es esmu atbraucis no Mārupas. Es vispār sāku spēlēt hokeju, mans tētis sāk spēlēt hokeju, un man patīk hokejs, Tas bija vienīgais sports, jo man patīk, man patīk ar rokām kaut ko darīt. Man nepatīk, man patīk futbols, bet man patīk hokejs, basketbols, un tas tāds spēles. We gonna